Es aicinu uz ļoti būtisko prezentāciju Ivetu Kažoku, kas ir Domnīcas sabiedriskās politikas centra providus direktora un vadošā pētniece Latvijā, ar apmēram stundu garu prezentāciju, kurā viņa mēģinās veidot jau kopsavilkumu par šo te pētījumu. Lūdzu, Iveta. Paldies, Eva. Paldies, cienītie klātesošie. Un tas jautājums, ar kuru es vēlētos sākt šo prezentāciju, ir par to, kādā veidā mērīt, vai Latvijas sabiedrība kļūst saliedētāka, vai tieši otrādi notiek regress. Un tas galīgi nav vienkārši jautājums. Jūs droši vien katrs esat dzirdējuši to tēzi, kas ļoti bieži izskan Latvijas publiskajā telpā, par to, ka integrācijas politika Latvijā esot izgāzusies. Bet vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība? Tas ir viens no šīs prezentācijas uzdevumiem – pamēģināt jums iedot vienu interpretāciju par šo jautājumu pēc iespējas balstītu datos. Bet, lai vispār saprastu, kā uz šo jautājumu ir iespējams atbildēt, mēs ar manu kolēģi Laimu Bērziņu, viņa ir kaut kur šeit auditorijā, paldies Laimai par palīdzību, izdarījām vairākas lietas. Vienmā lieta mēs paskatījāmies, kā to sabiedrību saliedētību mēra citi. Un nav tā, ka mums bija jāatklāj divritenis vēlreiz. Mēs dziļāk skatījāmies uz 8 dažādām starptautiskām metodēm, ko izmanto citas valstis vai lielas starptautiskas organizācijas, kā tiek mērīta sabiedrības saliedētība. Tā bija viena metode. Otra metode, mēs skatījāmies uz dažāda veida socioloģiskajām aptaujām. Vienu, kas bija speciāli veidota sabiedrības saliedētības indeksā vajadzībām, ko bija pasūtījis Vidzemes augstskolas fonds, un 19 papildus, lai plus mīnus nofiksētu, kur mēs esam. Svarīgākais, pirms es prezentēju jums rezultātus, kas ir jāzina par sabiedrības saliedētību, un tas veids, kā mēs aicinām jūs uz to paskatīties, ir šajā attēlā. Jūs redzat mākslīgā intelekta ģenerētu attēlu, kas, manuprāt, parāda sabiedrības saliedētības esenci, tā kā to uzskata, kā to redz dažādu metodoloģiju autori citās valstīs un starptautiskās organizācijās. Proti, ko nozīmē sabiedrības saliedētība? Tas nenozīmē, ka cilvēki ir vienādi. Jūs redzat tur dažādas rokas, kas kaut ko zīmē. Cilvēkiem var būt atšķirīgas vērtības, viņi var būt no dažādām sociālajām grupām, bet tas, kas ir svarīgi, lai mēs varētu pateikt, ka attiecīgā sabiedrība ir saliedēta, ir vairākas lietas. Pirmkārt, viņiem nav iebildumi par to, ka viņi visi ir ap galdu, ka viņi visi piedalās kopīgos procesos. Otrkārt, viņi dara kopīgas lietas. Un treškārt, jūs redzat, ka katrs no viņiem kaut ko jaunu pienes šīs sabiedrības attīstības procesā. Līdz ar to tas caurvijošais motīvs, kas vijās cauri visām mūsu apskatītajiem mēģinājumiem, paskatīties uz sabiedrības saliedētību mūsdienās, ir balstīts uz šādiem priekšnoteikumiem. Un mēs arī piedāvājam īpašu izpratni par to, ko nozīmē sabiedrības saliedētība. Es salieku visas tās mūsdienu labākās atziņas kopā. Es saprotu, ka šobrīd tas teksts ir diezgan mazs, lai viņu tā ļoti rūpīgi varētu izlasīt. Mums būs arī pārskats, kurā būs stipri vairāk dažādas informācijas, bet šeit es gribēju tikai noakcentēt pašas galvenās lietas. Tātad saliedēta sabiedrība, tāda sabiedrība, kurā individus un kopienas saista spēcīgas sociālās saites un kopīga identitāte. Šāda sabiedrība veicina uzticēšanos un savstarpējo cieņu starp dažādajiem tās locekļiem, nodrošinot visiem vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Šādā sabiedrībā iedzīvotāji aktīvi piedalās sabiedriskajos un politiskajos procesos, izjūt dziļu piederības sajūtu un ir pārliecināti par valsts pārvaldes orientēšanos uz sabiedrisko labumu. Jūs jau droši vien manat, ka to elementu ir daudz. Līdz ar to sabiedrības saliedētību būtu grūti reducēt līdz kaut kam vienam ļoti konkrētam. Tāpēc tas, ko mēs piedāvājam, ir skatīties uz sabiedrības saliedētību, vadoties no 3 dimensiju aspekta, skarot pašas būtiskākos tos aspektus. Un mēs tūlītās iesim cauri visām šīm 3 dimensijām vienai pēc otras.
Mēs paskatīsimies uz identitāti un piederības sajūtu, kur mēs šobrīd Latvija kā sabiedrība esam. Pēc tam mēs pāriesim pie sociālajām attiecībām un tad pie ekonomiskās solidaritātes. Man, diemžēl, jūs jābrīdina, ka mēs dosimies cauri šīm dimensijām tādā galopa tempā diezgan ātri. Es mēģināšu akcentēt pašus, manuprāt, svarīgākos momentus katrā no tām, bet, kā jau es teicu, mūsu pārskats, kurš jau arī ir gatavs, vienkārši viņš vēl ir jāpublicē, viņā informācijas apjoms ir vēl lielāks, un jums noteikti būs iespējas ar to iepazīties detalizētāk vēlāk. Bet šajā prezentācijā es pastāstīšu par pašu svarīgāko, ko mūsuprāt mēs esam uzzinājuši par mūsu sabiedrību. Sāksim ar pirmo dimensiju. Izskriesim cauri tiem indikatoriem, tikai tiem indikatoriem, kurus mēs piedāvājam par pamatu visiem turpmākajiem sabiedrības saliedētības mērījumiem Latvijā, lai arī kad tie notiktu. Un ejam cauri, jūs redzat, ka to indikātoru būs padaudz. Mēs kopā skatījāmies uz vairākiem simtiem indikātoru. Šie ir tie, kas ir palikuši pāri kā paši svarīgākiem. Tātad viens no indikatoriem, ko Zaiga jau pieminēja, proti Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri izjūt piederību Latvijai. Ļoti labs rādītājs, kā šobrīd šķiet 76% iedzīvotāji to tā saka, bet vai visi Latvijas iedzīvotāji tā uzskata? Un šeit mēs redzam, ka šis rādītājs nav viendabīgs dažādās Latvijas sabiedrības grupās. Pievērsiet uzmanību divām grupām, kas no jautājuma un uz jautājumu ir atšķirīgas no Latvijas sabiedrības tāda vidus, ja tā varētu teikt. Pirmkārt, tie cilvēki ar zemiem ienākumiem, kuru piederības sajūta Latvijai atšķirās, ir zemāka, joprojām tas ir vairākums, ko ļoti svarīgi uzsvērt, joprojām tas ir vairākums, bet tas ir zemāk. Un it sevišķi cilvēki, kas runā ģimenēs krieviski, atkal vairākums jūtās piederīgi Latvijai, tā ir laba ziņa, bet ja mēs salīdzinām, teiksim, ar latviešiem, tā atšķirība ir diezgan ievērojama. Pievērsies šobrīd uzmanību šīm divām grupām, mēs pie viņām vēl atgriezīsimies. Par cilvēku identitāti un piederības sajūtu, protams, liecina ne tikai viņu pašu apgalvojums, kas jūtos piederīgs Latvijai. Šeit mēs esam pateicīgi Drošības un strateģiskās pētniecības centrā pētījumam, vairākiem pētījumiem gadu garumā, kas mums rāda, ko Latvijas cilvēki saka, ko viņi darītu gadījumā, ja Latvijai kāds uzbruktu. Droši vien kaimiņu valsts no austrumiem. 28% saka, ka viņi būtu gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās. 60% saka, ka viņi būtu gatavi aizstāvēt Latviju nemilitārā veidā, teiksim, palīdzot Latvijas bruņotajiem spēkiem. Vai tas ir daudz vai maz? Šobrīd nav tik viegli pateikt, jo starptautisko salīdzinājumu šiem kritērijiem nav, bet vienlaikus šis pētniecības centrs no gada uz gadu pēta, vai šajā parametrā lietas virzās uz labo pusi vai uz slikto pusi. 68% Latvijas iedzīvotāji saka, ka viņi Latvijā jūtas pieņemti. Atkal interpretācijas jautājums, vai 68% tas ir daudz vai maz. Te mēs redzam, ka, ja mēs skatāmies tīri uz cilvēkiem, kas ģimenēs runā latviski, tas ir maz, jo šajā grupā 80% pateiktu, ka viņi jūtās Latvijā pieņemti, kamēr starp krieviski runājošiem iedzīvotājiem šobrīd mazākā puse var ko šādu apgalvot. Līdz ar to šeit ir satraucošas atšķirības starp dažādām Latvijas sabiedrības grupām. Vēl viens satraucošs, varbūt vēl satraucošāks rādītājs, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet normāls, ir aizvainojuma sajūta uz Latvijas valsti. Ja tu esi aizvainots uz Latviju,
tad diez vai tu īpaši vēlies sēdēt pie tā kopīgā galda un darīt lietas kopējam labumam. Tad mēs redzam, ka 36% no Latvijas iedzīvotājiem jūt aizvainojumu uz Latvijas valsti. Tā ir pagājušā gada aptauja, bet mēs pat šo aptauju atkārtojām vēlreiz. Man ir no pagājušās nedēļas rezultāti. Diemžēl šis rādītājs pasliktinās šobrīd vēl vairāk. 36% aizvainoto iedzīvotāju, tas ir daudz. Un ja mēs skatāmies uz konkrētām grupām, tieši kuras jūtās aizvainotas, mēs redzam, ka tur ir gandrīz puse cilvēku ar zemiem ienākumiem un jau vairāk kā puse no cilvēkiem, kas ģimenēs runā krieviski. Šis ir viens satraucošs rādītājs. Tad ir jautājums par to, cik piederīgi Latvijai var justies tie cilvēki, kuri atšķirās no vairākuma. Piemēram, viņi piedar pie LGBT kopienas, vai ir musulmaņi, vai cilvēki ar fiziskā rakstura invaliditāti, ar garīga rakstura invaliditāti un tam līdzīgi. Un te mēs redzam, ka ja uzskaita šādas grupas un pajautā Latvijas iedzīvotājiem, vai tev būtu iebildumi, ja tev kaimiņos dzīvotu kāds šāds cilvēks, tikai 34% no Latvijas iedzīvotājiem pateiktu, ka nē, man visi šie kaimiņi, man viņi dar. Man ne pret vienu no šo grupu pārstāvjiem nebūtu iebildumu. Tas ir maz. Bet vienlaikus, protams, ka šiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīgi vērtējumi tieši, ko viņi negribētu kaimiņos. Tās grupas, kuru pārstāvi Latvijā vismazāk varētu just to piederības sajūtu ar visu pārējo kopienu, jo tā pārējā kopiena bieži vien negribētu viņus redzēt dzīvojam sev kaimiņos, ir Romi un musulmaņi, kur tiešām tas aizsprieduma līmenis pret šiem cilvēkiem Latvijas sabiedrībā ir ļoti augsts, un jūs šeit redzat arī cilvēki no Dienvidāzijas valstīm, ja viņi gribētu izjust piederību mūsu sabiedrībai, viņiem Latvijā to pagaidām būtu diezgan grūti izdarīt. Bet ir arī labas ziņas. Viena no labajām ziņām ir tāda, ka Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kur izjūt kopību ar visiem Latvijas iedzīvotājiem, tā, ka tiešām ar visiem, tas ir grūti šāda kopības izjūtu sajust, bet ir, vismaz apgalvo, ir vairāk kā puse. Un tad, kad viņiem jautā, labi, viens ir kopības izjūta, bet vai jūs uzskatāt, ka šiem dažādajiem cilvēkiem Latvijā ir daudz kas kopīgs, tad tā atbilde ir vēl labāka. Tie jau ir 79%, kas pasaka, ka jā, par spīti mūsu atšķirībām, mums katram ir dažādas vērtības, ir cilvēki, kas šobrīd protestē pie Saeimas, ir cilvēki, kas ir šajā sabiedrības saliedētības konferencē, ir cilvēki, kas pieņem lēmumus. Par spīti tam mums visiem mūsu valstī ir daudz kas kopīgs. 79%. Bet atkal interpretācijas jautājums. Kā es varu būt droši, ka 79% tas ir labi, nevis kaut kas tāds skumjš. Es to varu pateikt, tāpēc, ka es varu redzēt, kā uz šo pašu jautājumu atbild citu Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotāji. Un te mēs redzam, ka mēs esam kaut kur tā, ka pa vidu, par spīti mūsu pašu stereotipiem par mūsu it kā ķildīgo sabiedrību, nav tik traki, vismaz pagaidām nav tik traki. Ir Eiropā saliedētākas valstis, kur 97% iedzīvotāji teiktu, ka viņiem ir viss kaut kas kopīgs, bet ir arī valstis, kurās tie rādītāji ir stipri zem mums. Un pēdējais rādītājs tieši šajā indikātoru kategorijā, kuru mēs piedāvājam par pamatu mērīt sabiedrības saliedētību arī nākotnē, ir tas iedzīvotāju īpatsvars Latvijā, kurš nekad saskarsmē ar citiem Latvijas iedzīvotājiem nelieto latviešu valodu. 5% Latvijas iedzīvotāju nekad nelieto latviešu valodu. Un esmu diezgan droša, ka jums arī šķiet, ka šis rādītājs ir zems. Jo tā mūsu parastā uztvere ir, ka Latvijā ir milzīga sabiedrības grupa, kura neko no latviešu valodas nesaprot un nav tādu apstākļu, kuro latviešu valodu lietot. Nē, nav tik traki.
Principā Latvijas iedzīvotāji ir spējīgi sarunāties savstarpēji latviski, bet, protams, ka ir grupas, kurām tas ir problemātiskāk. Un šeit es gribēju izcelt cilvēkus bez Latvijas pilsonības, Latvijas nepilsoņus un arī tos cilvēkus salīdzinoši nedaudzos, kas ir vai nu Krievijas pilsoņi vai citu valstu pilsoņi. Starp viņiem katrs piektais mazāk nekā katrs piektais nespējas neko pateikt latviski, un viņam nav situācijas, kuram viņam tas latviešu valodu ir jālieto, līdz ar to šeit ir, kur augt. Vēl viena lieta, kuras ļoti īsi šeit gribēju akcentēt, domājot par šo valodas aspektu, mums dažkārt šķiet Latvijā, ka mēs varam savstarpēji ļoti labi sazināties arī angliski. Un tā arī ir, ka starp jauniešiem, jaunajām paudzēm, angļu valodā vispār nav nekāds šķērslis. Bet ja mēs paskatāmies uz mūsu sabiedrības kopējām zināšanām, tad cilvēkiem virs 65 gadu vecuma 76%, jeb 3/4 pateiks, ka es nesapratīšu. Ja kaut kas notiks angļu valodā Latvijā, tas nevar būt par pamats kaut kādām ļoti nopietnām diskusijām, ja tur nav tulkojums. To ir vienkārši vērts zināt. Tātad ir pirmā indikātoru kategorija, par kuru ir vērts padomāt, gan kontekstā ar citām Eiropas valstīm, vai mēs izskatāmies labi vai slikti, gan arī domājot par Latvijas tādu ilgtermiņa nākotni. Tas satraucošais moments ir tas Latvijas lielais iedzīvotāju skaits, kas jūtās aizvainoti uz Latvijas valsti, it sevišķi starp cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem un krieviski runājot šiem iedzīvotājiem, tas skaitlis ir liels. Varbūt labā ziņas ir par tiem cilvēkiem, kas ir gatavi aizstāvēt Latviju, palīdzot bruņotajiem spēkiem, kas izjūta kā piederības sajūtu ar Latviju un kas tomēr jūt, ka starp Latvijas ļoti atšķirīgajiem cilvēkiem ir diezgan daudz kas kopīgs. Tā ir laba ziņa. Slikta vēl viena ziņa ir tas, ka daži mūsu Latvijas sabiedrības cilvēki, kuri atšķirās no vidējā, it sevišķi Romi, it sevišķi cilvēki, kuri Romi, musulmaņi, varbūt cilvēki ar citu ādas krāsu, viņiem mūsu sabiedrībā ieintegrēties būtu diezgan grūti, jo tīri identitātes līmenī tie stereotipi, kas ir mūsu sabiedrībā, traucē diezgan lielai daļai mūsu līdzpilsoņu viņus pieņemt. Līdz ar to tur ir pie kā strādāt. Bet tagad ķeramies pie otrā kritērija bloka, kas attiecās uz sociālajām attiecībām. Proti, cik lielā mērā cilvēki ir iesaistīti kaut kādās kopīgās lietās, gan valsts pārvaldīšanā, dalība vēlēšanās vai dalība kaut kādās pilsoniskās aktivitātēs, vai vispār, ko viņi domā par politiku. Un otrs, kādas ir cilvēku savstarpējās attiecības mūsu sabiedrībā, cik ļoti mēs uzticamies vai neusticamies viens otram, cik ļoti mēs esam gatavi viens otram nākt palīgā un tam līdzīgi. Un sāksim ar satraucošu rādītāju. 56%. Tie Latvijas pilsoņi, kas uzskata, ka dalība vēlēšanās ir svarīga lieta. Atkal no vienas puses varētu iedomāties vairākā puse, par ko te ir pamats satraukties. Bet ir pamats satraukties šī iemesla dēļ, ka mēs redzam, ka salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, 56% tas nav nekas, ar ko lepoties. Mēs tālu atpaliekam no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, mēs atpaliekam no lietuviešiem un igauņiem, nemaz nerunājot par Skandināvijas valstīm, kur 95% un varbūt nedaudz mazāk ir norma, ka tad, kad cilvēkam jautā, vai tu uzskati, ka tev ir jāiet uz vēlēšanām, varbūt nevis pienākuma apziņas dēļ, bet tāpēc, ka tas ir svarīgi, Latvijas pilsoņiem ar šo apziņu, ka vēlēšanas ir svarīgs process, pret kuru nedrīkst izturēties viegliprātīgi, pagaidām klibo. Mums ir pie kā šeit piestrādāt. Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņu balsī Latvijā ir nozīme, 42%. Atkal jautājums, daudz vai maz? Es teiktu, ka tas ir stipri labāk nekā mums bija finansiālās krīzes apstākļos 2007. un 2008. gadā. Kopš tā laika tas progress ir acīm redzams datos, bet vienlaikus atkal, ja mēs salīdzinām sevi ar citiem, mēs redzam, ka tas ir maz. Kā Latvijā ir,
ka ja Eiropas Savienībā tie ir 57%, mums tie ir 42%, bet vienlaikus varbūt, ka tas nav kritiski maz. Bet attiecībā uz uzticēšanos valsts institūcijām, kas tomēr ir ļoti svarīgs saliedētības aspekts, vai tu tici, ka institūcijas amatpersonas strādā visas sabiedrības interesēs vai nē, un vai tu tici, ka ja kaut kas notiks fundamentāli greizi, ka tev būs iespēja kaut ko ietekmēt, tas rādītājs nav sevišķi labs. Tāpatās, maigi sakot, ne sevišķi labs rādītājs ir šis, ka 81% Latvijas iedzīvotāju principā nepiedalās jebkādās citās pilsoniskās aktivitātēs, kas nebūtu dalība vēlēšanās. Nedarbojas sabiedriskajās organizācijās, neparaksta petīcijas, nerunā ar deputātiem, un tur mums bija vēl virkne ar citiem kritērijiem, un šie tad ir tie cilvēki, 81%, kas pasaka, ka neko no tā sarakstā esošā viņi nedara. Un arī šeit ir ļoti liela atšķirība, kam jūs to paprasat. Ja jūs prasat cilvēkam ar augstāko izglītību vai augstiem ieņēmumiem, tie rādītāji nebūs tik slikti. Tā ir labi ieintegrētā sabiedrības daļa, kas tic savas balss nozīmē un kas arī pati aktīvi vis kaut kur iesaistās. Bet vienlaikus, ja jūs pajautājat tām pašām grupām, kuras es jau vairākas reizes esmu pieminējusi, krieviski runājoši iedzīvotāji un cilvēki ar zemiem ienākumiem, tur tā situācija ir vēl sliktāka. Un šeit arī ir svarīgi pievērst uzmanību, ka pavisam slikta viņi ir cilvēkiem ar pamatizglītību un, diemžēl, jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem arī ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāveic kaut kas ir jādara, lai jauniešiem pēc iespējas vairāk izveidotu to priekšstatu, ka pilsoniski darboties ir svarīgi un radītu viņiem arī iespēju šādi darboties. Vēl viens rādītājs, par kuru man pagaidām nav laba viedokļa, vai tas ir daudz vai maz, ir par to, cik daudzi Latvijas iedzīvotāji neuzticās vispār nevienai no svarīgākajām demokrātijas institūcijām. Ne parlamentam, ne valdībai, ne sabiedriskajiem mēdījiem, ne politiskajām partijām, ne sabiedriskajām organizācijām. 35%. Šī ir salīdzinoši seni dati, viņi nāk no 2020. gada, bet tie tomēr ir tikai 3 gadi atpakaļ. Būtu vērts paskatīties, kas ir šobrīd, bet mana intuīcija, ka nekas sevišķi daudz nav mainījies. Šie tātad ir tie cilvēki, ar kuriem gadījumā, ja valstī notiek kaut kas traks, notiek kāda krīze, ar viņus ir grūti uzrunāt parlamenta pārstāvjiem, premjeras teiktais ar viņiem nerozinēs, viņi neuzticēsies tām ziņām, kas nāks no sabiedriskajiem medijiem, un arī droši vien, ka no sabiedrisko organizāciju balss ar viņiem nesabalsosies. Tādā ziņā 35% no Latvijas iedzīvotājiem ir daudz. Šeit noteikti ir jādomā par to, kādā veidā šo skaitu samazināt, lai Latvijas sabiedrībai būtu vismaz kāds tāds autoritāte, es nezinu, kā lai to korektāk nosauc, morālā autoritāte vai kāds, kam var uzticēties gadījumā, ja notiek krīze. Ja 35% saka, viņi neuzticās nekam, tā ir liela problēma. Šeit var redzēt no cita griezuma mūsu salīdzinājumu Latvijas pilsoņu uzticēšanās dažādām institūcijām ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Kopumā mēs izskatāmies nedaudz sliktāk, bet nekritiski, izņemot dažas institūcijas. Valsts pārvaldē Latvijas iedzīvotāji uzticas stipri mazāk nekā Eiropā vidēji. Un veselības aprūpes un medicīnas darbiniekiem, kas ir tā kā bišku pārsteigums priekš manis, bet tā tas ir. Varbūt tas ir kaut kāds pēc Covida efekts, tas ir pavasarī, 2000 gada pavasarī veikta aptauja, bet tomēr labā ziņa, ka vairākums tomēr uzticās medicīnas darbiniekiem. Bet kopumā, ja mēs skatāmies tā kā pa dažādām institūcijām, tā bilde nav tik slikta, bet ja mēs skatāmies uz tiem, kas neuzticās vispār nekam no demokrātijas institūcijām, tad tā bilde ir slikta. Tā, tas ir par šo rādītāju. Tad ir atkal viens rādītājs, kas man personīgi ļoti nepatīk, bet, diemžēl, viņš tāds ir.
59% Latvijas iedzīvotāji saka, ka viņi ir vīlušies Latvijas politikā. Vilšanās ir tāda sprādziena bīstama emocija. Ar viņu ir ļoti grūti kaut ko darīt, jo tu esi vīlies, bet viņa nes līdzi veselu kompleksu ar negatīviem blakus efektiem. Tu esi vīlies, tu droši vien, ka vairs neusticies tiem cilvēkiem. Tu no viņiem vairs pārstāji kaut ko gaidīt. Tu viņus atstāji savā vaļā. Ar tevi ir vieglāk sākt runāt cilvēkiem, kas piedāvā kaut kādas ļoti krasas, radikālas pārmaiņas, un pat ja tu pašiem tiem cilvēkiem, kas šīs pārmaiņas nes tā līdz galam neusticies, tā kā tu esi vīlies un tev ir dusmas uz to, kas tev ir pievīlis, tu vari izdarīt daudz bezatbildīgākas lietas un noticēt daudz pārliecinošākām pasakām, nekā tas būtu tad, ja teiksim, tā uzticēšanās pakāpe un arī uzticēšanās pakāpe būtu augstāka un vilšanās būtu zemāka. Tāpēc 59%, kas saka, ka viņi ir vilšies Latvijas politikā, ir padaudz. Ja mēs skatāmies atkal tajā pašā griezumā pa grupām, mēs redzam pilnīgi to pašu tendenci, kas iepriekšējos jautājumos. Tāds vidējs latvietis ar augstiem ienākumiem nesaprot, par ko ir šis jautājums. Ko nozīmē līdz galam vīlies, vai ko nozīmē aizvainots uz valsti vienā no iepriekšējiem jautājumiem. Kamēr jūs pajautājat to pašu jautājumu cilvēkam, kuram ir slikti, vienkārši viņš materiāli nejūtās droši Latvijā, vai kurš pieder pie krieviski runājošās kopienas, ir ļoti liela varbūtība, ka jūs dzirdēsiet šo aizvainojumu un vilšanās sajūtu. Tā. Vēl viens rādītājs, par kuru ir ļoti jādomā, kādā veidā nākamo gadu laikā viņu dabūt tā sakot, uz augšu šajā konkrētajā gadījumā, ir tas cilvēku īpatsvars Latvijā, kas uzskata, ka Latvijā jebkurš var brīvi un bez bailēm paust savus uzskatus par politiskiem jautājumiem. Un te jūs redzat, šobrīd mazākā puse Latvijas iedzīvotāju tā uzskata, un arī šis rādītājs, diemžēl, atbilstoši pašai jaunākajai aptaujai, kas tika veikta šī gada oktobrī, viņš neuzlabojas, diemžēl, pagaidām. Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas uzskata, ka viņiem, kuriem ir reāli bail runāt šobrīd par politiku, dažādu iemeslu dēļ. Šobrīd arī tiek veikti arī padziļināti pētījumi. Zinu, ka fonds Dots ko tādu dara par tiem iemesliem. Bet, ja mēs skatāmies atkal tajā socioloģiskajā dažādo grupu griezumā, tad mēs redzam, ka dažās grupās šīs tā sajūta, vai es varu brīvi runāt vai nē, ir traģiski zema. Cilvēkiem ar zemiem ienākumiem tikai 33% pateiks, ka viņi tā sakot jūtās droši Latvijā runāt par politiku bez citu nosodījuma vai kādām citām represijām. Krieviski runājošie iedzīvotāji 23%. 23% ir gatavi atnākot uz publisku diskusiju, mēdījos vai kaut kādos citādos formātos, teikt to, ko viņi domā. Un es teiktu, ka tā ir liela problēma sabiedrības saliedētībai, ja tu nezini vispār par to, kas ir cilvēku galvās, ja viņiem nav sajūtas, ka viņi var sēdēt ap to kopīgo galdu un veidot arī nākt arī ar saviem priekšlikumiem Latvijas turpmākajai attīstībai, jo tad, ja viņi to darīs, viņus par to nosodīs. Tā ir problēma. Šis rādītājs noteikti nākamajos gados būtu jādabū tādā pozitīvākā virzienā. 39% iedzīvotāju, kas saka, ka lielākajai daļai cilvēku var uzticēties. 39% atkal jautājums ir, vai tas ir daudz vai maz. Atkal tas ir ar ko salīdzina. Un mēs paņēmām, šī ir Vidzemes augstskolas fonda pasūtītā aptauja, kas tika veikta šī gada maijā, bet mēs paskatījāmies nedaudz līdzīgu, lai gan bišku savādāk formulētu jautājumu,
kurš par aptauju, kas tika veikta pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā, bet tur skatoties uz vienu specifisku grupu, kas ir, tā sakot, Latvijas pilsoņu un citu Eiropas Savienības pilsoņu, kuru cilvēkiem to uzticēšanos vajadzēja novērtēt savādāk. Tur viņiem tika jautāts, vai jūs uzskatāt, ka cilvēkiem parasti ir paši labākie nodomi? Sakiet 10, ja jūs tiešām tā uzskatāt, 1, ja jūs tā absolūti tā neuzskatāt, un tad kopā tika saliktas tās viņu atbildes, kas bija no 7 līdz 10. Kas nozīmē, ka cilvēki parasti tā kā pieņem, ka citiem cilvēkiem ir labākie nodomi. Un te mēs redzam to bildi, ka īstenībā tā neusticēšanās pakāpē Latvijā citiem cilvēku labojiem nodomiem ir līdzīga kā citās Eiropas Savienības valstīs. Tas Eiropas Savienības vidējais ir blakus tam Latvijas sarkanajā krāsā iekrāsotiem rādītājiem, un Lietuva un Igaunija mūs apsteidz salīdzinoši nedaudz. Bet tad mēs redzam, ka ir kāda valsts, ja es pareizi atceros, tā ir Dānija un citas Skandināvijas valstis, kuras mēs parasti redzam kā modeļus sev, kas rāda, ka var būt arī savādāk, ka tā starppersonu uzticēšanās tam, ka mēs ticam, ka tam otram cilvēkam un trešajam un ceturtajam cilvēkam, kas sēž ap to pašu galdu, principā ir labi nodomi, ka šī uzticēšanās pakāpe var būt daudz augstāka nekā tas ir pie mums, vai tas kā tā, ka tas ir tā kā vidēji citās Eiropas valstīs. Ja mēs orientējamies mūsu to sabiedrības saliedētības politikā ne tik daudz uz Eiropas vidējo, uz ko es šodien tik ļoti velku, bet uz pašiem augstākajiem iespējamiem rādītājiem, tad mums ir jaunas virsotnes, kuras pierāda, ka principā mēs nevaram tā vienkārši pieņemt, ka tas ir cilvēku dabā, citiem cilvēkiem neusticēties. Ir sabiedrības, kas pierāda, ka var arī savādāk. Tā. Tad ir ļoti būtisks jautājums par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir uz ko paļauties, ja viņiem rastos nopietnas personiska rakstura problēmas. Par laimi ar šo rādītāju plus mīnus ir viss aptuveni saprotami, 75% šādi cilvēki ir. Varbūt problemātiskāks ir tas rādītājs par Latvijas iedzīvotājiem, kuri pēdējā gada laikā nav palīdzējuši svešiniekam. 27%, es nezinu, varbūt, ka viņiem netika neviens svešinieks nekādu palīdzību nav lūdzis, vai viņiem nebija citas iespējas, bet, tie ir 27%. Vai tas ir daudz vai maz, man ir šobrīd grūti interpretēt, jo mums nav ar ko salīdzināt. Ja pēc 3 gadiem tiktu atkārtot šī aptauja, mēs redzētu, vai tas samazinās, kas būtu labi, ka mums būtu vairāk tādi cilvēki, kas ir gatavi un arī reāli palīdz citiem cilvēkiem, vai tas rādītājs pasliktinās. Un pēdējais rādītājs šajā kategorijā ir par etniskās spriedzes sajūtu šobrīd Latvijas sabiedrībā. Atkal viens jautājums no Vidzemes augstskolas fonda pasūtītās aptaujas, kas dod rādītāju 52% Latvijas iedzīvotāji, kas uzskata, ka Latvijā šobrīd ir etniskā spriedze. Un tas, kas varbūt mani visvairāk pārsteidza pie šī jautājuma, ir sadalījums pa demogrāfiskajām grupām, kur nav tās tendences, par kuru es laiku jums esmu stāstījusi. Tur nav tā, ka, cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem vai krieviski runājošiem cilvēkiem ir kaut kāda īpaša, lielāka etniskā spriedzes sajūta šobrīd Latvijā. Nē, arī cilvēkiem ar augstiem ienākumiem, arī latviešiem, ir sajūta, ka kaut kas ar to etnisko spriedzi mūsu sabiedrībā tieši šobrīd nav kārtībā. Tā kā tas ir vēl viens kritērijs, par kuru ir vērts padomāt. Tātad arī šeit, kā jau jūs manat, ir gan labas ziņas, gan arī tādas bēdīgas ziņas, ap kurām tad mums ir jāveido tās politikas, lai nākotnē tie rādītāji uzlabotos. Un visbeidzot, 3. indikātoru grupa, kas attiecās uz ekonomisko solidaritāti, uz tādu orientāciju, uz kopīgo labumu. Un, ja mēs atkal izsakamies tālaini un mēģinam atrast vizuālās metaforas, ir jādomā par tiem šķēršļiem, kas tam cilvēkam varētu vispār liekt atrasties pie tā viena galda kopā ar citiem, domājot par Latvijas nākotni. Tas varētu būt veselības problēmas, tas varētu būt sociālā nenodrošinātība, tā varētu būt nepieejams internets gadījumā, ja tā līdzdalība un tas līdzdalības process notiek elektroniski. Var sakot, šāda veida šķēršļi sabiedrības saliedētība.
34% Latvijas iedzīvotāju, kas saka, ka nav tā, ka Latvijā cilvēks, kurš ir trūcīgs un smagi strādā, var kļūt ar laiku ekonomiski nodrošināts. Ja mēs pajautājam cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, tur gandrīz puse saka, ka nē, viņiem nav tādas pašas iespējas kā citiem cilvēkiem. Ja viņi ir piedzimuši trūcīgi, tad viņiem ir grūtāk no šī sava trūkuma izrauties, nekā tad, ja mēs to pajaukstājam cilvēkiem, kuriem jau tie ienākumi ir augsti, kur tikai katrs piektais pateiktu, ka tā tas Latvijā varētu gadīties. Mazākā puse arī no Latvijas pilsoņiem šobrīd uzskata, ka Latvijā viņiem ir vienlīdzīgas iespējas tikt dzīvē uz priekšu kā citiem cilvēkiem. Un atkal, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, mēs redzam, ka ir valstis, kurās ir sliktāk. Ja es pareizi atceros, Grieķija 14%, kas uzskata, ka viņiem nav tādas pašas iespējas tikt dzīvē uz priekšu kā citiem cilvēkiem, bet ir arī gan mūsu kaimiņu valstis, gan citas valstis, kur tā sajūta, ka mūsu sabiedrībā tās iespējas ir sadalītas vienlīdzīgi, ir tomēr daudz labākas. 86% Latvijas iedzīvotāji, kas saka, ka ienākuma atšķirības starp cilvēkiem ir pārāk augstas Latvijā. Tur mēs atkal ne sevišķi atšķiramies no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet atkal ir tāda Skandināvijas valstis, kas parāda, ka principā var arī tā sajūta cilvēkiem, kas ir vienā sabiedrībā, būt arī tādā, teiksim tā, tā sajūta varētu būt arī par to, ka attiecīgā sabiedrībā ir vienlīdzīgāka un ka tās ienākuma atšķirības nav tik trakas, kā varbūt varētu šķist. Un pēdējie daži rādītāji, pirms mēs noslēdzam šo sadaļu, viens ir ļoti satraucoši, 18%, tie ir senākie dati, kas vispār ir izmantoti šī radara vajadzībām, bet vienlaikus joprojām ļoti svarīgi no 2019. gada. Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuri uzskata, ka ir pieņemami neuzrādīt savus ienākumus, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, 18%. Godīgi sakot, ka es pirmo reizi ieraudzīju šos ciparus, atvieglot nopūtos un pateicu, ka man šķita, ka būs sliktāk. Bet tad ienāca tas mūžīgā interese salīdzināt, kā tas ir citās valstīs. Un tur ir diezgan redzams, ka mēs esam sliktākie Eiropas Savienībā, ka, Lietuvā un Igaunijā labi, ja katrs 10. šādi uzskati. Eiropas Savienībā vidēji 7%, un jā, ir iespējams arī tādas valstis, kur tikai katrs 100. pateiks, ka tas ir pieņemami izvairīties no nodokļiem, neuzrādot savus ienākumus. Līdz ar to šis noteikti ir rādītājs, pie kura ir vērts piestrādāt. Un vēl viens rādītājs, pie kura ir ļoti vērts piestrādāt, ir par tiem Latvijas pilsoņiem, kuri uzskata, ka par valsts pakalpojumiem ir normāli dot kukuļus. 23%. Tas priekš Latvijas pilsoņiem, diemžēl, ir daudz. Ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, tas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, tas ir vairāk nekā Lietuvā un Igaunijā, un mums ir uz ko tiekties, proti ir arī sabiedrības, kur tikai 4% uzskata, ka tas ir normāli dot kukuļus, ja tu kaut ko gribi no valsts. Kāpēc tas ir svarīgi sabiedrības saliedētības kontekstā? Tāpēc, ka ja tie ap vienu galdu sēdošie pēkšņi saprot, ka kāds cits iegūst savu priekšrocības negodīgā ceļā, kāda tur var būt saliedētība. Tāpēc šis rādītājs. Un tāpatās vienlaikus svarīgs arī šis rādītājs, par laimi viņš nav ļoti augsts. Tie ir 7% Latvijas iedzīvotāju, Latvijas pilsoņus atvainojos, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir personiski pieredzējuši korupciju. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tas nav ne daudz, ne maz, bet arī šeit ir vieta uzlabojumiem. Var sakot, šie ir tie 24 kritēriji, ko no visiem mūsu apskatītajiem mēs uzskatām, ka varētu būt pamats sabiedrības saliedētības mērījumiem nākotnē. Un papildus tiem mēs piedāvājam 5 neobligātos kritērijus,
kas vairāk izskaidrotu tieši kādās jomās Latvijas cilvēki jūt, ka viņiem nav tās vienlīdzīgās iespējas ar citiem. Teiksim, 19% uzskata, ka viņiem nav iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, 25% saka, ka viņiem nav pārkvalificēšanās iespēju, 11% nav pieejams internets, 13% nav pieejams kultūras pasākumi, 38%, kas ir ļoti daudz, viņi saka, ka viņiem nav vienādas iespējas saņemt medicīnas pakalpojumus. Mūsu hipotēze ir tāda, ja šīs sajūtas mūsu sabiedrībā samazinātos, uzlabojot arī šīm grupām pieejamību attiecīgajiem pakalpojumiem, šo grupu pārstāvi daudz mazāk izjustu aizvainotību pret valstī, daudz vairāk būtu gatavi arī paši iesaistīties dažādās pilsoniskās aktivitātēs un sniegt savu pienesumu Latvijas turpmākajai nākotnei. Tad tas ir tas mūsu piedāvātais ietvars, bet papildus tam viena ļoti svarīga lieta, ko mēs veicam, un šeit paldies Friedricha Eberta fondam, ka atļāva padalīties ar mums ar saviem datiem, ir tāda kā analīze par pēdējo 2 gadu pašiem aktuālākajiem un varbūt Latvijas čalošākajām lietām, proti attieksmi pret Krieviju, attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas nav kaut kas tāds, ko mēs piedāvājam mērīt regulāri, bet vienlaikus mēs gribam parādīt, ka domājot par sabiedrības saliedētību, protams, ka nedrīkst ignorēt kaut kādus tādus momentus, kas pārdefinē vispār visu veidu, kā mēs skatāmies uz mūsu sabiedrību. Un tur bija 2 hipotēzes, ko mēs vēlējāmies pārbaudīt. Viena no tām, tā sajūtu līmenī šķita, ka Latvijas krieviski runājošie jaunieši pēc savām vērtībām un skatījumiem atšķirās no krieviski runājošiem cilvēkiem, kas ir izauguši padomju laikā, kļuvuši pieauguši padomju laikā. Un mēs gribējām to pārbaudīt, un Eberta fonda dati tam bija ļoti piemēroti, tāpēc, ka tur bija pamatā aptauja ar 2000 respondentu, kas ļāva mums skaidrāk redzēt, vai ir atšķirības starp dažādām Latvijas sabiedrības grupām. Un otrs pieņēmums, ko mēs gribējām pārbaudīt, ir vai ir taisnība tiem cilvēkiem, kas saka, ka tas iemesls, kāpēc ir visos aptaujās atšķirības starp krieviski runājošajiem un latviski runājošiem cilvēkiem atsevišķos jautājumos, ir netik daudz skaidrojams ar cilvēka ģimenes valodu, cik ar pilsonību. Proti, ka tie ir vecāko paudžu nepilsoņi, kas ir īpaši atšķirīgi no pārējiem Latvijas sabiedrības cilvēkiem, netik daudz Latvijas krieviski runājošie iedzīvotāji kā grupa. Un tas ir tas, uz ko mēs nedaudz paskatījāmies arī tajā mūsu pārskatā, pateicoties Eberta fonda datiem. Un tas, ko mēs ieraudzījām, ir tāda viena ļoti skaidra tendence attiecībā uz tiem jautājumiem, kas skāra Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vai cilvēkam ir vai nav negatīvs vērtējums par Vladimiru Putinu, vai simpātijas ir Krievijas pusē vai Ukrainas pusē, kas ir atbildīgs par kara darbību sākšanos Ukrainā un tam līdzīgi. Es esmu izcēlusi sarkanā krāsā atbildes, kas ir nākušas no krieviski runājošiem jauniešiem, ar to definējot grupu zem 30 gadu vecuma. Un tas, kas tur parādās ļoti skaidri, ka šīs atbildes ir ļoti atšķirīgas no krieviski runājošo vecāko paudžu viedokļiem. Vieni viedokļi ir no latviešiem, latviski runājošajām ģimenēm, tad ir ļoti atšķirīgi kopumā viedokļi no krieviski runājošo vecākajām paudzēm, un krieviski runājošie jaunieši visu laiku ir kaut kur, gandrīz visu laiku ir kaut kur pa vidu. Latvieši negatīvi vērtē Vladimiru Putinu 94%. Krievu jaunieši 79%, kas ir ļoti daudz. Ja mēs skatāmies uz krieviski runājošos senioriem, es atvainojos, 50 gadi nav seniors, vienkārši mums tā sakot, mēs gribējām aptvert to paudzi, kas ir izaugusi padomju laikā, kļuvuši par pieaugušiem. Tur puse. Arī varbūt tas ir pretrunā daudziem stereotipiem, bet puse ir negatīvi noskaņota par Putinu, bet tas ir stipri mazāk nekā starp krieviski runājošo jaunākām paudzēm, kas tomēr ir izauguši un skolās gājuši pamatā 21. gadsimta Latvijā.
Un līdzīga tendence mēs redzam attiecībā arī uz citiem šiem ļoti nopietnajiem ģeopolitiskajiem jautājumiem, kas mums liek izdarīt divus vismaz provizoriskus slēdzienus. Slēdziens numur 1 ir, ka krieviski runājošie jaunieši patiešām uz daudzām lietām skatās atšķirīgi nekā krieviski runājošās vecāko paudžu pārstāvi. Un otrkārt, kad mēs skatāmies griezumā vai vecuma grupa 50 plus krieviski runājošie, vai tur atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem, tās atšķirības gandrīz nav. Viņa šur tur nedaudz parādās, bet viņa ir neliela, kas liek domāt, ka tas, vai kādos apstākļos cilvēks ir audzis un kāda vērtību sistēma tobrīd dominēja, ir daudz svarīgāk nekā tas jautājums, vai viņam ir Latvijas pilsonība vai nav. Lūk, un noslēdzot to savu prezentāciju, kura bija tiešām pārbagāta ar visdažādākajiem skaitļiem un procentiem, kā jau, neatceros, man šķiet, Eva, jūs jau brīdināja, es gribēju nonākt līdz tam mūsu ierosinājumam attiecībā uz sabiedrības integrācijas radaru. Kā jau jūs pamanījāt, par daudziem no tiem mūsu piedāvātajiem rādītājiem ir diezgan grūti novērtēt, vai tie rādītāji liecina kaut ko labu, vai tie liecina kaut ko sliktu. Bet ir ļoti svarīgi šo izdarīt, jo savādāk, ja tev nav tādu vērtējuma, tādā gadījumā lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem nav arī skaidrs, ko ar šiem rādītājiem tālāk darīt. Tāpēc tas, ko mēs piedāvājam, ir pēc tādiem pašām metodēm šos jautājumus reizi 3 gados, varbūt retāk, varbūt biežāk, uzdot Latvijas iedzīvotājiem vēlreiz, un pēc tam pēc 3 gadiem atkal vēlreiz, un tad mēs redzēsim, kuri no tiem rādītājiem laika gaitā uzlabojas, kas nozīmē, ka kaut kas Latvijā notiek uz labu, vienalga, vai tas ir dēļ tā, ka valsts iestādes labi strādā vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, kur mums lietas pasliktinās un kur mums lietas stagnē. Tāpatās mēs redzam to nepieciešamību skatīties nevis tikai uz visu Latvijas sabiedrību kopumā, bet arī uz atsevišķām grupām, skatīties uz viņām, kur tās atšķirības ir lielas un kur varbūt viņas nav tik ļoti lielas, īpaši pievēršoties cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēs krieviski runājošajiem iedzīvotājiem. Mēs iedomājamies to radaru kā kaut ko ļoti līdzīgu tam, ko šobrīd dara Austrālija. Viņi publicē reizi 2 gados tādu lielu pārskatu, parādot, kuros rādītājos ir noticis progress, kuros ir regress, bet viņi pie reizes arī paķer klāt iepriekšējo gadu lielākās aktualitātes, lai saprastu, kas ir vai nu šķēlis attiecīgās valsts iedzīvotājus vai viņus apvienojas. Viņu pirms 2 gadiem publicētajā radarā tie bija Covid jautājumi. Es domāju, ja mums būtu šāds radars pirms 2 gadiem, mums tie arī būtu bijuši Covid laika jautājumi. Šogad mēs, piedāvājam dziļāku ieskatu tajos jautājumos, kas skar Krievijas iebrukumu Ukrainā un to skatījumu uz dažādajām Latvijas sabiedrības grupām, parādot, cik ļoti dažādi ir tie viedokļi krieviski runājošo iedzīvotāju vidū, kur kā tendenci mēs redzam arī atbildēs uz citiem jautājumiem. Arī tur bieži vien Latvijas krieviski runājošo jauniešu viedoklis ir atšķirīgs no citu paudžu krieviski runājošiem iedzīvotājiem. Varbūt nākotnē, tajā brīdī, kad jau varēs salīdzināt, vai šie rādītāji uzlabojas vai salīdzinās, vai samazinās, varētu papildināt šādus aptaujās balstītos datus ar tādiem objektīviem datiem, par interneta pieejamību mūsu sabiedrībā vai par cilvēku dzīves ilgumu, kas tomēr ļautu saprast, vai tas ir tikai cilvēku prātos, ka daļai no iedzīvotājiem nav pieejama kvalitatīva veselības aprūpe vai internets, vai arī dati to apliecina. Tā būtu viena lieta. Iespējams, ka ar laiku šo varētu arī pārvērst par tādu regulāru indeksu, proti pārvērst skaitļu izteiksmē, un tad tu skatītos katrs varētu skatīties uz nevis katru šo rādītāju, tikai atsevišķi skatoties, viņš paaugstinās vai samazinās, bet arī dabūt kaut kādu tādu vispārējo priekšstatu, vai tajā sabiedrības saliedētības jomā kopumā mēs virzamies pareizajā virzienā vai tomēr krītam atpakaļ. Noslēgumā varbūt pats svarīgākās lietas, ko es tomēr gribētu akcentēt, ir, pirmkārt, varbūt
Jums šķita, ka daži no tiem skaitļiem ir dramatiski. Man arī tā šķita, bet vienlaikus, ja mēs salīdzinamies ar citām Eiropas Savienības valstīm, mēs neīpaši izceļamies. Tā sakot, mums dažkārt liekas, ka situācija Latvijā ir sliktāka nekā citur. Šie skaitļi to neapstiprina. Vienlaikus ir vairākas satraucošas tendences saistītas ar to sajūtu attiecībā uz nodokļu nomaksu, tā kā mūsu dalību kopīgā sabiedrībā sajūtu par to, vai vēlēšanas ir svarīgs process vai nē, aizvainotības sajūtu, kas ir problemātiskas un kas būtu jārisina. Un mūsuprāt, vislabāk tās var risināt apstākļos, kad mēs redzam, vai mēs kā sabiedrība laika gaidā virzamies tādā labā virzienā, vai mēs krītam aizvien dziļākā bedrē. Un šobrīd, kad mūsu sabiedrība tomēr vērtību ziņā un uzskatu ziņā attiecībā uz dažādākiem jautājumiem ir diezgan sašķelta un arī nedaudz, teiksim, tā satricināta, šādas kopbildes ir ļoti svarīgas, lai pirmkārt nekristu panikā no kaut kādiem epizodiskiem no tādas spriedzes uzplaiksnījumiem, bet otrkārt arī noķertu tos brīžus, ka tomēr tā sēdēšana ap vienu galdu kopīgi darbojoties kļūst tīri iluzora, jo ap to galdu atrodas tikai savstarpēji ļoti līdzīgi cilvēki, kuri vienkārši atrodas kaut kādā burbulī, nevis ir daļa, nevis pareizi parāda tos noskaņojumus kopīgi, kas ir mūsu sabiedrībā kopumā. Tā kā milzīgs paldies visiem, kas palīdzēja tapt šim pirmajam pārskatam. Tas paņēma diezgan īsu brīdi, mums tam bija aptuveni pusotras mēnesis. Mēs esam arī pateicīgi visiem, kas veica priekšdarbus ar sabiedriskās domas aptauju un citām lietām un sabiedrības integrācijas fondam, kas vispār pamudināja arī mūs kā pētniekus skatīties uz tiem saliedētības jautājumiem daudz plašāk nekā tas ir darīts līdz šim, jo līdz šim mēs par šiem jautājumiem tiešām esam domājuši kontekstā ar etnisko spriedzi, kas priekš Latvijas sabiedrības ir svarīgs jautājums. Mēs to redzējām datos, tas ir svarīgs jautājums, bet tas netuvu nav vienīgais jautājums. Un tās ziņas, kas ir nākušas no mūsu veiktās izpētes, rāda gan uz tādām satraucošām lietām, gan arī daudzām lietām, par kurām man šķiet, ka mums kā sabiedrībā ir pamats lepoties un tiešām arī saredzēt to kopīgo, ko lielākā daļa Latvijas sabiedrības mūsos visos arī saredz. Ir ļoti svarīgi šo apziņu, ka mūsos ir daudz kas kopīgs saglabāt par spīti visām tai spriedzei un uzplaiksnījumiem, kas laiku pa laikam parādās. Tā, tas ir svarīgākais, ko es vēlējos par šo pateikt. Tagad vārds Evai. Paldies, aplausi! Paldies par šo stāstījumu. Mazliet var ievilkt elpu. Mums ir ienākuši pāris jautājumu un komentāri. Es gribētu uzdot jautājumus, kas ir attiecināmi tieši uz prezentāciju un pārējos jautājumus pataupīt priekš tām diskusijām, jo tur ir daudz dažādi jautājumi. Bet pirmais jautājums ir tāds, cik daudz bija respondentu pētījumam? Tieši tas jautājums, ko es uzdevu pie kafijas, pirms mēs sākām. Kā jau es teicu, mums ir 20 dažādas aptaujas, kurām mēs skatījāmies. Mēs skatījāmies vēl uz vairāk, mēs izmantojām 20 dažādas aptaujas. Parasti tām aptaujām ir standarta respondentu izlase, nedaudz virs 1000. Dažām no tām aptaujām, kādām 3, bija 2000 izlase, kas ir normāls socioloģisks pētījums. Paldies. Domājams, ka rezultāti ir vēl bēdīgāki, ņemot vērā, ka no Eirobarometra redzam Latvijas pilsoņu, nevis iedzīvotāju viedokli. Tā ir problēma. Tas nedomāju, ka tas ir vērtīgāk. Tas ir kaut kas, ko mēs piedāvājam nākamajā reizē, kad ceram Sabiedrības integrācijas fonds šāda veida aptaujas veiks. Tas jau būs Sabiedrības integrācijas fonda rokās, nevis Eiropas komisijas rokās šādas aptaujas organizēt, ka tur mēs varēsim redzēt visu Latvijas iedzīvotāju skatījumus un atsevišķi paskatīties, vai pilsoņu skatījums uzlabojas vai salīdzinājumā ar to, ko mēs nofiksējām šobrīd, bet tā ļoti pareiza piezīme, ka Eirobarometri pēta pilsoņus, bet attiecībā uz saliedētības jautājumiem mums ir vienkārši jāpieņem, ka kaut kāda rādītāja, ja mēs skatāmies uz mūsu sabiedrību kopumā, varētu izskatīties sliktāk, jo Latvijas sabiedrības tāda apātiskākā, aizvainotākā daļa, kas ir Latvijas nepilsoņi, šajā aptaujās nav iekļauti. Tāpēc tas, ko mēs piedāvājam par tiem 24
4 kritērijiem ir skatīties ne tikai uz pilsoņiem, bet arī uz nepilsoņiem, bet šie dati jau mums piedāvā kaut kādu ieskatu tajā, vai tad, kad tas notiks pēc 3 vai 5 gadiem, vai mums ir kaut kāds progress vai regress. Paldies. Eimers Frīls jautā, es nolasīšu angliski. Is there differentiation between resentment towards Latvian state and the Latvian government, or are they being viewed as the same thing? Tātad, vai aizvainojums vērtējumā pret Latvijas valsti vai Latvijas valdību ir divas atšķirīgas lietas, un kā jūs vērtējāt? Tās ir atšķirīgas lietas, tāpēc, ka tad, ja jautātu par uzticēšanos valdībai, tad neuzticās valdībai stipri vairāk Latvijas iedzīvotāju nekā jūtās aizvainot uz Latvijas valsti. Bet vienlaikus šīs grupas ļoti lielā mērā pārklājās. Mēs redzam, ka lielākais aizvainojums uz valsti ir cilvēkiem ar krieviski runājošo ģimenes valodu un cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Un ja mēs skatāmies, kas ir tie cilvēki, kas visvairāk neuzticās valdībai, tās būs tās pašas grupas. Līdz ar to tur ir kopīgie punkti, bet tur ir arī ne līdz galam. Mēs nevaram tā sakot prezumēt, ka cilvēks, kas tā kā pasaka, es neuzticos valdībai, ka viņš tāpēc jūtās aizvienots uz valsti, ka tas tā vienmēr būs, tas tā vienmēr nebūs. Paldies. Vai varētu nākotnē iegūt šādus datus arī pašvaldību griezumā? Tas būtu ļoti sarežģīti metodoloģiski, jo tas būtu ļoti, ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Jo šādas aptaujas veikt nemaksā lēti, bet ja vajadzētu vēl dabūt tās reprezentatīvās izlases katrā pašvaldībā, varbūt, ka kāds to varētu atļauties, bet mums vakardien bija viena saruna ar dažiem no konferences organizētājiem par to, ko mēs darītu, ja būtu neierobežoti resursi. Šī būtu viena tāda lieta, ko es noteikti gribētu darīt, ja man būtu neierobežoti resursi, paskatīties katrā pašvaldībā, vai tur ir katrā kaut kāda specifika. Būtu ļoti labi, bet es nedomāju, ka Latvija var pacelt tās izmaksas. Jautājums no manis. Cik bieži, tavuprāt, būtu jāveic šāds radara mērījums? Vai tas ir kaut kāds ik pa 3 gadiem, vai ik pa 2 vai 5 gadiem? Kāda ir tā pasaules praksa? Tas, ko mēs skatījāmies uz dažādu pasaules valstu un arī organizāciju praksi, bieži vien tas vienkārši ir kaut kāds viens mērījums, lai saprastu, kur mēs esam, bet man īpaši iedvesmoja Austrālijas pieredze, kur šāda veida pētījumi tiek veikti no 2007. gada ar ziņojumu reizi 2 gados, kur ir pamatā viena aptauja, kas tiek uzdota Austrālijas iedzīvotājiem reizi 2 gados, un tad tiek nopublicēti šīs aptaujas rezultāti, parādot, kuros kritērijos ir uzlabojums, kuros ir pasliktinājums, un arī skatoties, kas ir tās problemātiskākās grupas. Un papildus tad arī Austrālija var pielikt klāt kaut kāda pēdējo 2 gadu aktualitātes, vienalga karš vai tas ir Covid. Un tāpatās tas, ko Austrālija izdarīja pēdējos 2 gadus, pielika klāt vēl papildus indikātorus, kas vairs nav atkarīgi no cilvēku pašu vērtējuma, bet tīri demogrāfiskie dati, tīri tie dati par cilvēku sociālo nodrošinātību, pieeju internetam un līdzīgām lietām. Tā būtu mana ideālā vīzija, ka kaut kas tāds notiktu reizi 2 gados, bet tas varētu būt arī reizi 3 gados. Paldies. Kā jūs saredzat, kas ir labākais no šāda pētījuma, kāds ir ieguvums? Te man ir jāsadalās savu uztveri 2 daļās, kā pētniecēji. Man šķiet ļoti svarīgi nofiksēt kaut kādus atskaites punktus, lai mēs turpmāk varētu saprast, vai mēs virzamies pareizā virzienā vai sliktā virzienā. Bet principā man šķiet ļoti svarīgi paskatīties arī šobrīd, pat ja mums nav tā salīdzinājuma ar to, kā ir bijis, un dažos parametros mums nav salīdzinājuma ar citām Eiropas Savienības valstīm, vienkārši saprast kaut aptuveni, kas mūsu sabiedrībā notiek pa visdažādākajiem parametriem. Un, tas, ko jūs redzēsiet pārskatā, un tas, ko jūs arī redzējāt šobrīd tajos indikātoros, ir tāda ļoti, ļoti raiba bilde. Un esmu diezgan droša, ka šeit auditorijā klātesošos katru uzrunāja varbūt kaut kādi citi indikātori, kā Agnese Lāce teica, aicinot jūs ieskatīties sevī, tā sakot, un saskatīt šajos indikātoros sevi.
Esmu pārliecināta, ka mēs katrs pats sevi saskatījām tas lielāko rezonanci ar atšķirīgiem indikatoriem. Mani satrieca tas indikators par to, cik maz cilvēku uzskata, ka vēlēšanas Latvijā ir svarīgs process. Esmu pārliecināta, ka citus cilvēkus satrieca kaut kāds cits indikators un varbūt iepriecināja vēl kāds cits. Es jau arī dažreiz pieminēju tos indikators, pie kuriem es biju atvieglot nopūtusies, domājot, ka ir sliktāk. Arī tā ir ļoti laba ziņa, paskatoties uz sevi un arī uz Latvijas salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm, ka nav tik traki, ka ir vairākas lietas, kur mēs esam vai nu stabili pa vidu, vai pat labāk nekā pa vidu. Līdz ar to mums dažkārt patīk sevi šķaustīt, bet nevienmēr tam ir pamats. Tāpēc man šķiet, ka tas ir ļoti liels ieguvums no šāda veida visdažādāko datu apkopojuma. Viņš parāda to fotogrāfiju par sabiedrību, kāda mēs esam šobrīd, kas mums vienkārši ļauj to sabiedrību skaidrāk ieraudzīt un labāk saprast, kur mums virzīties tālāk. Paldies. Mārtiņš Kaprāns jautā. Jautājums, kas satrauc visu nāciju, īpaši Jēkabielā, vai prezentētie dati liecina, ka līdzinējā integrācijas saliedētības politika ir izgāzusies? Es laikam pēc tam Mārtiņš bija sākuma, kad mēs par šo jautājumu runājām. Ir laikam neizpildīto solījumu pateikt manu interpretāciju par šo jautājumu. Subjektīva interpretācijas. Labprāt arī dzirdētu, ko citi šeit klātesošie par to domā. Mana interpretācija nē. Divu iemeslu dēļ. Viens ir tāds teiksim tā, es neteikšu birokrātiskāks, bet no pētnieka aspekta saprotams, es nezinu, vai no plašāka sabiedrība var ar to arī empatizēt. Man šķita, ka būs sliktāk, un tad, kad es redzēju salīdzinājumu ar citām Eiropas Savienības valstīm, tas mani nomierināja, ka dažos aspektos mēs tiešām esam tīri ok un labi, līdz ar to nav pamats pateikt, ka mūsu sabiedrība ir kaut kā izgāzusies. Un otrs iemesls, kāpēc man šķiet, ka tomēr Latvijas sabiedrībā notiek progress, ir tā atšķirība starp paudzēm. Un šeit es domāju ne tikai krieviski runājošos iedzīvotāju, bet arī atvērtība dažādām Latvijas sabiedrības jaunpienācējiem vai vispār uzticēšanās citiem cilvēkiem, viņa palielinās jaunākajās paudzēs. Tas nenotiktu gadījumā, ja mums būtu stagnējoša, izgāzusies tur valsts vai sabiedrības saliedētības politika, kurā nebūtu nekādu labu notikumu. Nē, tā nav. Jaunākās paudzes, sevišķi krieviski runājošo iedzīvotāju jaunākās paudzes, domā ļoti eiropeiski. Viņi ļoti lielā mērā identificējas ar eiropeiskām un līdz ar to arī latviskām vērtībām. Un man šķiet, ka tas tā nebūtu gadījumā, ja mēs tiešām varētu runāt par tēzi, ka integrācijas politika Latvijā ir izgāzusies. Nav. Un lai integrācijas politika viņa arī būtu izgāzusies tad, ja jautājot par to, vai cilvēki Latvijā uzskata, ka starp viņiem ir kaut kas kopīgs, lielākā Latvijas sabiedrības daļa būtu pateikusi, nē, ar viņiem man nekā kopīga nav. Bet kā mēs redzam, mēs ne tuvu nesam tādā situācijā, drīzāk tie dati šādā ziņā ir iedvesmojoši, ka mēs redzam, ka mums ir daudz kas kopīgs par spīti tām vērtību vai mūsu pieredžu atšķirībām, kas varbūt ikdienas dzīvē, ikdienas politikā ir tik ļoti spilgtas, bet kopumā mēs tomēr turamies tīri labi kopā kā viena sabiedrība, bet ar vairākām problēmām, kas prasa risinājumu.